Neptūns tika atklāts 1848. gadā. Arī diezgan ilgi gāja spriešana par to, kādu vārdu šai planētai dot. Tika piedāvāti vārdu Jānus, Okeānus. Tad beigās arī Neptūns, kurš, beigās tad Neptūns izrādījās tas labākais, ko astronomi atzina, saistība ar citiem mitoloģiskajiem varoņiem, tad pārstāvniecība. Arī paša Neptūna šis zilais tonis vedināja uz domām, ka tas varētu būt ar jūru kaut kas saistīts. Interesanti, ka grieķu valodā šo planētu tiešām ir sauc par Poseidonu. Grieķi savā mūsdienu valodā šo planētu sauc par Poseidonu, nevis par Neptūnu. Sakarā ar iepriekš minēto stāstu par kronu bērnu ēšanu un pēc tam atvemšanu, tad Neptūns, ja Poseidons, ir Zevam gan vecākais, gan jaunākais brālis. Viņam ir pils dziļi jūras dzelmē, viņš valda pār jūrām. Viņam ir sieva, Nimfa Antritīte, jūras veča Nēreja meita. Jūras vecis Nērejs ir viedais, kas zina visus dziļākos nākotnes noslēpumus un ir ļoti taisnīgs, respektīvi viņš nekad nemelo, viņš nekad nesaka nepatiesību, viņš nekrāpjās, viņš vienmēr pasaka dieviem to, kas ir gaidāms, to, kas būs. Tātad ārkārtīgi godīgs, atšķirībā no viņas notu Neptūna. Kas tas Nērejs bija Neptūnā? Viņš iestāsts. Viņš iestāsts. Neptūna, ja Poseidona varas instruments ir šis treizers. Tas, kādu mēs arī pazīstam Neptūna simbolu. Viņam ir zirgi ar mežā, ar tām jūras ar zirgu astēm, tāda paša, kā mēs zinām, kāda ir mežā zima aste, tāda savīta. Tādas arī ir Neptūna zirgiem bildēs. Šitie jānālē kaut kur. Citās bildēs, kas internetā meklējos, tad bija tā, ka smuki redzēt, ka tie zirgi virs ūdens. Būtu tad drusku var redzēt tā pašā tādas asnītes. Zināmā mērā viņiem ir brāli Plutonu, ja brāli Aidu no grieķu mitoloģijas. Par spīti tam, ka viņi tā kā veiksmīgi izlauzās, ja no Zeva palīdzību tika atbrīvoti no tā vēdera, izauga apprecējas sievietes, kurās ir dievietes, kurās viņi mīlējās. Viņiem abiem ģimenes dzīvē diezko neveicās. Poseidona dēliem viņam ir vieni dēli, kuriem vienam bija 50 dēli, otram 50 meitas. Un, diemžēl, šie 50 dēli tajās meitās iemīlējās. Un kaut kā laikam šajā paudzē vairs šīs te brāļu māsu un brālēnu māsības laulības diezko netika akceptētas. Un, lai tad arī tas neradītu kaut kādus haosus un pārpratumus, šīm te māsīcām, viņu mātes laikam vai, katrā ziņā visas lielākās nepatikšanas tur cēlušās no sievietēm. Tur vīrieši, tur parasti diezgan vienkārši uzvedās. Sievietes ir tās, kas tur stāsta, ko tur nedrīkst, tad sāk kādu vajāt, sūta kādu karotu, motivē, vienmēr sakot visas problēmas, tur arī mitoloģijā no sievietēm. Un sanāk tā, ka visas šīs viņa 50 mazmeitas, principā 49, savus topošos vīrus, ja līgojums nogalina, izņemot vienu nepaklausīja un nenogalināja savu topošo vīru. Tomēr jā. Mīlestība uzvarēja, bet, diezko jauka perspektīva ģimenes vienalga. Tā neliekās Neptūnam un Poseidonam. Viņš atkal lūdza sava brāļa Zeva palīdzību tur šīs problēmas risināt. Un tur bija kaut kādas metodas, ko Zevs izmantoja, kuras es īsti nesapratu. Kaut kādas, bet, katrā ziņā tur kā situācija uzlabojās un atrisinājās. Un es par to, ka tie 49 tomēr bija galīgi beigti. Tā māsīcā, kas tos savus topošos vīrus nogalināja, viņām par sodu neļāva laikam precēties pēc tam. Katrā ziņā viņām bija jāizpērk tā vaina. Starp citu, visā mitoloģijā
Nav jau nemaz tik vienkārši, ka tur nogalina šito, nodur to, nomet tur zelmē vēl kaut ko. Patiesībā viņiem ir jāizcieš sods par šīm te nonāvēšanām. Tas, ka viņi kādu tur uzvarēja karā vai tur, teiksim, kāds gāja bojā, tam, kurš bija vainīgais, viņam bija pēc tam kaut kā jāizpērk šī savu vainu. Tā kā tur tik vienkārši arī, kas viņiem pašiem vispār nebija. Viņiem bija jāmaksā par saviem pārdarījumiem. Taču visādi citādi pats Poseidons bija vēl nerātnāks nekā viņa brālis Zeus attiecībā uz sievietēm. Turklāt viņš nesmādēja abus dzimumus. Viņam bija gan mīļākie, gan mīļākās. Lielāko daļu no tiem viņš arī apaugļojas, viņam arī pie 100 kaut kādā dažādi, Zeno bija mazās. Tajā skaitā Neptūns ir pārgojis ar savu vecmāmiņu Gaju. Un arī Gaja no viņa ir dzemdējusi 2 dēlus. Tā kā, tāds. Diezgan aušīgs. Un atšķirībā arī vēl no Zeva, kurš tomēr savas, kā jau liels bērns, viņš vismaz savas mīļākās izvēlējās pēc patikšanas un centās arī iekarot tās otras puses patikšanu. Reizēm ar viltību, reizēm ar glaimiem, reizēm ar vēl kaut ko. Neptūns izmantoja arī vienkārši rupu spēku. Viņš mēģina arī izvarot. Tā kā nekāds baisi jaukais viņš nebija. Arī kā jūras dievs, ne jau vienmēr jūra ir jauka. Jūra ir briesmīga, kad ir vētra, tāpat arī Neptūns. Tas ir Neptūna dusmas, kuras tur izpaužās jūrā vētras laikā. Un Plutons, Plutons kā planēta atklāts 1930. gadā. No 1930. līdz 2006. arī skaitījās planēta, viņiem bija planētas status. 2006. gadā astronomi savā kongresā vai konferencē viņam planētas statusu atņēma. Tā kā viņš nav pat, teiksim, ņemot vērā to, ka viņš ir, nemaz arī nav lielākā no Pundura planētām. Tad astronomi uzskatīja to par pietiekamu pamatojumu, lai Plutons nebūtu planēta. Viņš tagad skatās Pundura planētā. Par viņu lielākā ir Eris. Ar ko Plutons atšķirās varbūt no daudziem citiem debesu ķermeņiem un arī šiem Pundura planētām, kas ir Kuipera joslā, ar to, ka viņa pavadonis Hārons ir laikam puse no viņas spara, katrā ziņā diezgan liels. Un līdz ar to viņi veido dubultu sistēmu. Te var redzēt viņu kopēju orbītu, ka Plutons neriņķo ap sevi kā lielākā daļa planētu, bet viņš par tādu riņķīti iet uz riņķi. Tā kā Plutons tika atklāts jau salīdzinoši mūsdienās, kad bija avīzes un arī rādio laikam jau parādījās un visi citādi aprite, tad Plutona nosaukuma meklēšana bija visai aktīva un atraktīva. Ieteikumi, kā viņu nosaukt, tika saņemti no visas pasaules, kopā vairāk par 1000. Beigās vispārliecinošākais arguments izrādījās no 11-gadīgas angļu meitenes, kura bija mitoloģijas un astronomijas entuziasts savos 11 gados. Viņai līdz tētiņš bija bibliotekārs, un viņa sēdēja un bužas visādas pārdomas, tur runāja un sarunas risināja. Un viņa argumentēja, ka šim, pēc mitoloģiski turpinot, iereiz mums ir Zeus Neptūns ir pārstāvēts kā brāļi, ka Plutonam arī pienāktos planēta, jeb Aīdam, tad tika šis te nosaukums akceptēts un pieņemts. Neesmu sastapusi nevienu astrologu, kurš tāpēc, kad astronomi apņēma Plutona planētas statusu, būtu izmetis Plutonu no savas astroloģiskās programmas. Tā kā mums droši vien nav šaubu par to, ka Plutons ir pārliecinoša, pārliecinošs objekts astroloģiskajā kartē.
Vienīgais, par ko man ir jādomā saistībā ar šīm tālajām planētām un viņu saistību ar mitoloģiju, cik tas ir viennozīmīgi, vai cik tas ir pamatot, īpaši Plutona gadījumā, vai tiešām, mēs esam pieņēmuši Plutonu kā aīdu, kā šo mitoloģisko tēlu, kā pārstāvi, un kad planēta nes šīs mitoloģiskās būtnes enerģiju. Bet ar tālajām planētām, man liekas, ka nemaz tik vienkārši nav. Tad, cik daudz, mēs jau, tīri psiholoģiski, mums strādā tāda lieta kā selektīvā uztvere. Mēs no kaut kādiem rakstītajiem, stāstītajiem, dzirdētajiem tekstiem izceļam laukā to, kas ir svarīgs un to, kas atbilst mūsu domām, vai tie, kas atbilst mūsu idejām. Un tad, teiksim, no šīs te Plutons jau vēl nav sagājis ciklu apkārt, kopš viņš ir atklāts. Viņš ir līdz labai pusē nonācis, man liekas. Nav. Ir 160 gadu viņam cikls, ne? Nē, Plutonam 260. Ja? Jā. 250, no 240 līdz 270. Nē, tad jau nemaz nav vēl puse. Līdz ar to viņa atrašanos kādā zīmē pirms viņa atklāšanas, mēs, protams, varam izskatīt, jo viņš jau tur bija kaut arī neatklāts. Mēs, teiksim, kartēs, kas ir veidotas pirms 1930. gada, astroloģiskajās varam Plutonu izskatīt, un droši vien to arī darām. Jautājums, cik tas ir pamatoti. Un kā mēs, teiksim, subjektīvi skatoties uz to laiku, jo mums nav tā laika astrologu pētījumu par to, kā šī planēta šajā zīmē izturās. Mums ir vēsture, mums ir kaut kādi sabiedriskie notikumi, bet mēs jau pēc kaujas visi esam gudri. Kad ir bijis kaut kāds notikums, mēs jau jebkurš parādīsim, kāpēc viņš tur bija. Kaut kas tur tādas konfigurācijas, bet tas ir pēc tam. Tagad jebkurš Plutona pētījumi, kuri attiecās uz laiku pirms šīs viņa atklāšanas, ir pēc tam. Kad mēs faktiski ceļam laukā to, kas ir svarīgs. To, kas uz mums attiecās. Bet, der. Liela daļa kā der. Pārējot pie pašas mitoloģiskās dievības, pie Aīda, ja grieķi raksta Hades. Viņš ir Zela un Poseidona brālis. Pazemes, jeb dzīves valdnieks. Nozaga savai māsai meitu, Demetra ir viņa māsa. Iemīlējās viņā un nozaga aizved uz savu valstību. Un kā jau es pirmīt stāstīju par Demetru, pēc Demetras žēlabām un pēc Demetras savu pienākumu atteikšanās pildīt, Zeus lēma, kad Persefonei tomēr ir kāds laiks jāpavada gan ar māti, gan ar vīru. Plutonam kalpo atriebas dievietes Eridnīs. Pie viņa torņa blakus stāv nāves dievs Tanats, miega dievs Hipnos. Uz viņu valstību pārī likteņu upei Stiksai celt Kārons, viņa pavadonis, planētas pavadonis. Tāpat viņš visu ir kopā ar savu trīsgalvaino suni, aizskata vārtu Staru Cerberu, kad viņš blakus stāv. Viņš ir drūms, kā jau savā pazemē, gaismas viņā nav, tā diezgan bēdīgi. Tur ir beidzās šī sadaļa. Un arī patiesībā viņa ģimenes dzīve un arī viņa attiecības un viņa šī te tēlā ir tas, ko es minēju pie Neptūna, ka viņam ir drusku greizsirdīgi uz Zevu. Par spīti tam, ka viņi ir kā visi trīs kopā valda, Zevs tomēr ir galvenais, bet Aīds dzīves vecākais. Aīds pirmais piedzima. Tā kā viņam bija jābūt galvenajam. Bet te jau sanāk, ka Zevs ir atdevis varu par tām lietām, kas viņam nav paticis. Kā? Es teicu, tur tu pasaimniekos un tur tu pasaimniekos. Jā, un es tomēr būšu galvenais. Jā, un darba dalīšana. Un es tomēr būšu galvenais, jā. Tā kā pats galvenais mums ir izlutināts liels bērns.
Kurš ko negrib to atdot projām, ko grib to iekāro un iekaro. Tik tālu tāda šīs te mitoloģiskie stāsti un pasaciņas. No savas puses rekomendēju šīs divas grāmatas, ja kādam interesē vairāk. Tad viena ir ļoti sena. Un senvieku mīti un varoņteikas. Viņa ir 59. gada grāmata. Tad kaut kādās bibliotekās un privātajās bibliotekās viņa ik pa brīdim ir. Varētu piebilst, ka šī grāmata tieši ar šo identisko tekstu vēlāk izdota sērijā stāsta par vēsturi ar nosaukumu Zelta aunāte. Tā tas ir jaunāks izdevums, droši vien vieglāk izdodas. Kaut kādos 70. gadus. Jā, bet šīs grāmatas, teiksim, zināma specifika tā, ka viņi izdod padomju gados, un līdz ar to tās briesmīgākās sadaļas, piemēram, par urānu kastrāciju un to, ka Venēra vai Afrodīte piedzimst no spermām un asinīm, tur tiek izņemts ārā. Tādas lietas. Tur tā ļoti haigi. Afrodīte piedzima no jūras putām. Nu, tik vienkārši gluži nebija. Bet padomju laikos tādas šausmas grāmatās nedrīkst rakstīt. Un otrs ļoti fundamentāls darbs, protams, ir Viestura Rudzīša pie tēva. Es nezinu, vai viņi šobrīd nopērkam. Man liekas, ka pie Viestura mums paši varētu būt, kad ir. Tur vēl ir klāts šitās, tad viņi ir pārizdoti, man liekas, arī kaut kādas reizes, un tur ir kartes vēl klāt, tās dzimtas koki sazīmēti, ja? Tas ir tāds ārkārtīgi apjomīgs pētījums. Bet viņš ir vairāk psiholoģisks, bet tur ļoti daudz var dabūt arī tiešām par tiem planētas dabām laukā no šeidienes. Pie tēva. Kas izdevā? Izdevējs ir Viestura Rudzīša grāmatu apgāds. Viņš pēc viņu personīgi izdeva. Es mēģinu sekot līdz viņa mājaslapai, un viņam ļoti ilgi bija projekts izdot viņu angliski. Viņš vāca naudu, diemžēl laikam tur kaut kas nenotika un nojuka un nebūs šobrīd vismaz tā angļu izdevuma, bet labā ziņa ir tā, ka par savāku naudu viņš izdos vēlreiz Bērnas meitiņu un viņas tēvu. Tā kā man tā ir viena no grāmatām, kur es mēdzu ieteikt savās konsultācijās cilvēkiem lasīt, man tas tikai iepriecina. Bērnas meitiņu un viņas tēvs. Tā, manuprāt, ir labākā grāmata, kas ir latviski uzrakstīta par atkarību un līdzatkarību. Manuprāt. Viņa nav viegli lasīt, viņa ir jāraud lielākā daļai, kad viņa lasa. Bet viņa ir diezgan vērtīga. Šī konkrētā ir pirmais izdevums. 2008. Mājaslapa Viestura Rudzīša LV. Tā, šobrīd slaidi tā kā beidzās, mitoloģiskā daļa. Jūs savā starpā šitos te. Viņi, diemžēl, nav 50, man vienkārši fiziski pietrūka papīrs. Viņi ir 30, apmēram, tā kā būs pa 2 jāatbalās prasīt. Sākšu ar paskaidrojumu tai lapai. Es jau 1,5
gadu esmu no Placidus māju sistēmas pārgājusi uz Velo māju sistēmu. Kāds māju sistēmas? No Placidus uz Velo. Tā kā, teiksim, tas, ko es turpmāk stāstīšu, lielā mērā būs saistīts ar izpratni par vienādu māju sistēmu. Es ceru, ka nevienam tas īpaši galvu, teiksim, nesamaisīs, jo tomēr stāsts ir arī par zīmēm pēc būtības, kas ir tajās vietās, kur viņas ir. Būtiskais arguments, teiksim, kāpēc no vienādu māju sistēmām tas ir Velovs. Man patīk šis princips, kad būtiski svarīgākā vieta mājā ir mājas vidus. Mājas virsotne ir mājas vidū. Mājas svarīgākā, arī mājas tīri kā telpas, kā ēkas centrs ir viņas vidū. Mēs varam uzskatīt, ka durvis ir ļoti svarīgas, jo viņas sargā, bet enerģētiskais centrs ir vidū. Līdz ar to arī šis te dalījums, kad pirmā māja sākās Rauna 1. grādu, bet pirmās mājas virsotne, jeb ascendents šajā kartē būtu 15. grādu, tātad viņš būtu pirmās mājas vidū. Ja jums tā ir ērtāk, varat šajā kartē, viņas paliek jums tā kā lietošanā, varat tur zīmēt, rakstīt, varbūt pārskatāmības pēc, varat arī uzreiz zīmju pārvaldniekus tur ierakstīt, ja mums būs ļoti daudz stāsts par viņiem, bet zīmējiet tos punktus mājas vidū, lai ērtāk. Katrai mājai, katrai zīmei ir viduspunkts. Un es jau pirmīt, kamēr no stāstīju pasakas par mitoloģiju, teicu, ka, manuprāt, opozīcija ir viens no svarīgākais aspekts un vislabākais aspekts. Tajā brīdī, kad mēs noliekam karti tieši šādā veidā, kā viņa tagad ir izdrukāta, kad no 15. aunu grāda ascendents un descendents iet uz 15. svaru zīmes grādu, mēs zodiakā dabūjam ideālo līdzsvaru starp aunu un svariem. Tajā brīdī, kad mums svarīgākais punkts ir auna 1. grāds, mums veidojās disbalans. Mums tomēr auns ir zem horizonta un svari ir virs. Ja mēs runājam par līdzsvaru, manuprāt, viens no galvenajiem pienākumiem šajā dzīvē mums ir noturēt sevi līdzsvarā, noturēt mūsu pasauli līdzsvarā. Sasniegt to, ka mēs vairs nesvārstamies, ka mēs vairs neesam ļoti smagi vienā jomā un pavisam viegli otrā, ka mums ir balanss iekšējs, ka mums spēj tikt tas kodols, kuru mēs zinām, un arī visas stūsu stūrīšu kartē ir tik spēcīgi, ka mums ir harmonija un līdzsvars. Un tieši no viduspunkta auna zīmē uz viduspunktu svaru zīmē šis līdzsvars arī veidojās. Starp aunu un svariem, starp aunu kā to zīme, ar kuru viss sākās, kuru pārvalda Mars, kurš ir opozīcijā Venērai. Starp aunu opozīcijas, kuras ir starp pārvaldījumiem kartē, ir starp aunu un svariem, starp Marsu un Venēru, starp Vērsi un Skorpionu, starp Venēru un Marsu, starp Vīņiem un Strēlnieku, Merkuru un Jupiteru, starp Vēzi un Mežāzi, Mēnesi un Saturnu. Es par septeni šobrīd runāju. Starp Lauvu un Ūdensvīru, starp Sauli un Saturnu, un atkal starp Jaunavu un Zivīm, starp Merkuru un Jupiteru. Tad opozīcijās kas mums stāv? Mars ar Venēru, Merkurs ar Jupiteru, dubultā, un Saule un Mēnesis ar Saturnu. Mans piedāvājums būtu uzskatīt, ka katru reizi, kad mums kartē atkārtojās šī pozīcija, opozīcijas starp šīm konkrētajām planētām, viņas jūtās kā šīs pārvaldnieces. Viņas atspoguļo druscīt to situāciju, kurā viņas jūtās starp pārvaldītajām zīmēm, kaut arī tās planētas ir citā zīmē. Tātad, pa kaut vai mums ir opozīcijas starp Marsu un Venēru, piemēram, Strēlniekā un Viņos, vienalga šī opozīcija pati liek viņiem justies kā pārvaldniekiem. Viņa atkārto. Šī opozīcija starp šīm planētām nes to enerģiju, kāda viņa ir tajā brīdī, kad viņa atrodas pārvaldījumā. Šo te, ko es tagad sāku stāstīt, es pat viņu noformulēju kā zodiaka iekšējo loģiku, stāstu par aspektiem starp planētām.
Mums, tad, kad es mācījos aspektus, mēs vienkārši mācījāmies aspektus pēc kārtas. Aspekts šitāds, aspekts tāds, aspektu pārvalda tā planēta, šitā planēta, turklāt aspektu pārvaldība. Tas aspekts ir labs, tas aspekts ir slikts, tas ir harmonisks, disharmonisks. Mans piedāvājums būtu paskatīties uz šiem aspektiem no cita viedokļa. No tā, kā planētas, kurā aspektā viņas ir nostājušās, un vai šis aspekts atkārto kaut ko no planētas spēcīgajām pozīcijām. Piemēram, jau mēs sākam ar to pašu Aunas zīmi. Viņš ir sekstilāra līņu zīmi, tātad sekstils Marsam ar Merkuru, atkārto pārvaldījumu. Viņš ir kvadrātā ar Vēža zīmi, Aunas. Tad Marsam kvadrāts ar Mēnesi, atkārto pārvaldījumu. Viņš ir trigonā Aunas ar Lauvu. Tātad Marsa un Saules trigons atkārto pārvaldījumu. Un tā tālāk. Un tā visām planētām. Kāpēc par opozīciju kā svarīgāko aspektu? Sākot ar šiem mitoloģiskajiem tēliem, ar šīm mitoloģiskajām dievībām, labās lietas sāka notikt tad, kad sākās attīstība. Manuprāt, šī dzīve ir par attīstību. Tajā brīdī, kad mēs apstājamies, principā mēs mazliet mirstam. Jupiters, Zeus, kā galvenā planēta, kā galvenā dievība Olimpā, ir attīstības zīmes, strēlnieka zīmes galvenais pārvaldnieks. Auna trigonu nostājas strēlnieka zīme, iniciatīva, dzīvība un attīstība. Strēlnieka zīme, kā Jupitera pārvaldījuma galvenā zīme, ir arī ar auglību tomēr ļoti saistīta, īpaši vīriešiem. Es esmu iesaistījies projektā, kurā man ir iespēja tikt klāt pie kartēm, kam ir vīriešiem problēmas ar auglību. Tur strēlnieka zīmē bloki, pa brīdī parādās, vai strēlnieku mājām 9. Un, lai varētu attīstīties, cilvēks piedzimst ar savu natālo karti, un līdz apmēram 30 gadiem, līdz 29-30 gadiem, līdz Saturna pilnām ciklam un Jupitera pirmajai apzinātajai opozīcijai, jo pirmā opozīcija 6 gados, otrā 20 Jupiteram, 18. Tad vēl cilvēks ir jaunieci, viņš vēl daudz nesaprot. Bet 30 gados ir tā lielā Jupitera opozīcija, ka cilvēkam jau ir jāizved daudz izvēles. Līdz 30 gadiem cilvēkam ir jāiemācās lietot savu karti, sevi, savas planētas, kuras viņam iedotas, savu enerģētisko potenciālu, jāpazīst savus plusus, savus mīnusus, savus problemātiskās lietas. Un pēc 30 viņam būtu jāsāk aizpildīt tās lietas, kurās viņam ir caurums. Kur ir caurums? Es zīmēju, šeit 8 un 10. Ja šeit ir planēta, šeit ir centrs, tad šeit ir caurums. Kāpēc dažādu apstākļu dēļ? Pirmkārt, opozīcija, tīri no medicīniskās astroloģijas viedokļa, opozīcija parāda ir vājākā vieta organismā. Ja, teiksim, ir planēta, kas ir atbildīga par ķermenisko veselību, tad viņai pretī ir vājākais punkts. Tas ir no vai teiksim, caur šeieni tā planēta ir ienākusi līdz šeienei, vai arī aiz tā centra, viņi šito vietu neredz. Cik orbis liels? Tas pagaid, to es līdz kārdīšu. Mēs jau nevaram izkāpt no savas kārtas tas, ko mēs mācām. Mēs nevaram izmainīt, bet mēs varam pacelt līmeni saucamo. Līdz ar to mēs varam uzzīmēt šeit lielāku apli. Un šeit tā planēta paliek tāda. Jo lielāka planēta, jo lielāks līmenis, jo lielāks viņai ir orbis. Līdz ar to, jo lielāka iespēja šeit to caurumu aizpildīt. Jo lielāks ir caurums, kurš ir jāaizpilda.
Tā ir attīstība uz šeieni. Kas vēl strēlniekā zīmē runā par attīstību, tas ir mezglu pārvaldības, ir mezglu eksaltācijas. Jā, strēlniekām viņas. Strēlniekām. Bet vispār mezgls ir uzskata, kā Jupīteram Saturnu. Nē, mezglu eksaltācijas ir strēlniekām un viļņos, ja nemaldos, tad ziemeļu ir strēlniekā un dienvidu ir viļņos. Man tas drusku vienmēr jūt, bet manuprāt ir šitā. Un dabiska opozīcija starp mezgliem. Mēs jau paši runājam par dzīves uzdevumu, ka mums ir jāiet no dienvidu mezglu ziemeļi, bet viņi taču ir opozīcijā viens otram. Tad opozīcija ir tā, caur kuru mums ir vislabākās iespējas attīstīties. Un tie, kuriem kartē opozīcijas dabiski pašiem nav starp planētām, viņiem visiem ir šitie caurumi viņu planētām pretī. Un viņiem visiem ir mezgli, no kuriem mācīties, no kuriem nākt un uz kuriem iet. Nu jā, tad es tiku līdz 30 gadiem, ka līdz 30 gadu vecumam cilvēkam ir jāiemācās šitais princips. Kā tas notiek? Cilvēks sākās šeit, ar ascendentu, viņš te piedzimst. Te viņš apjauš sevi. Šeit viņš sāk tā kā augt ķermeniski, ļoti straujā augšana notiek. Šeit viņš mācās skolā, 3. mājā. Un te viņš nonāk šitajā punktā, viņš nonāk kvadrātā. Uz 4. māju, uz vēja zīmi. Viņam tur, lai turpinātu augt, kvadrāti, kā mēs zinām, ir dinamika, bet ja viņu izaug, ja viņu saprot, tad viņš beigā jauda. Bet jaunam cilvēkam, kurš ir nonācis pēc skolas 18 gados tīri teorētiski šajā punktā, viņam uz kvadrāta pamata šitiem būtu jāsanīstās mazliet ar savu ģimeni. Viņam būtu jādabūt uz kvadrāts tā dinamika attiecībās ar ģimeni, lai viņš turpinātu šeit iet uz augšu. Principā, jā. 18, 19, 20 gadu vecumā, jo tas tagad vidusskolu, diemžēl, pēc 19 gados. Žēl. Šis ir tas posms, kad viņam būtu jāsanīstās ar savu ģimeni. Tāpēc, lai viņš varētu no viņas izrauties. Otrs iemesls, lai viņš iet uz šeieni. Te arī ir kvadrāts. Lai viņš iet uz attiecībām, uz svariem. Tajā brīdī, kamēr cilvēkam ir atbalsta punkts ģimenē, šeit es runāju no savas prakses, biežāk būs tā, ka viņiem attiecības ar partneriem, ar pretējo pusi ģimenē attiecības veidojās sarežģītas. Šajā punktā, aizejot no ģimenes, cilvēks zaudē atbalsta punktu, svarīgu atbalsta punktu. Viņš ir spiests meklēt sev cilvēkus, uz kuriem atbalstīties, kuriem uzticēties, spiests veidot šīs attiecības, iemācīties saprotu, iemācīties uzticēties citiem, iemācīties Venēru, iemācīties mīlēt un veidot attiecības. Ja viņam ir atbalsta punkts šeit, viņā nav beigās motivācijas šito meklēt. Uzticēties citiem. Viņam ir kam uzticēties. Viņam ir ģimene, viņam ir drošais pamats. Ja viņš ir no viņas izgājis, viņš ir cilvēks sabiedriska būtne, tomēr viņam vajag citus. Viņš ir spiests meklēt atbalstu. Viņš iemācās sadarboties. Viņš iemācās kompromisus. Viņš iemācās pielāgoties. Un tad nākošais lielais kvadrāts mums aiziet uz augšu. Uz statusu. Kas? Jā. 36. Nē, 50. Nē, tas notiek. 18. Nē, te vairs nav. Ja godīgi, tur, tā tagad ir atēja
mājā. Tad šeit ir grūtniecība, te ir dzemdības, šitien ir, nu, kā vēl piedzimšana tas. Te otrā māja, laikam, tikmēr, kamēr baro. Trešā, un rastot to beidzās. Kaut kādos 40, laikam, 2 gados, vai 42 gados 8. māja sākās. Tā, pēc termiņiem. Te tas laiks, tā kā viņš vairs neatbilst 6 gadiem. Viņš jau nemeklējas tagad 18 gadus tās partnerattiecības. Te viss notiek ātrāk. Jo te pirmām kārtām šī ir otra puse, šī ir sabiedrības puse. Un te viņš ļoti ātri tur sameklē, kur dzīvot, sāk apzināties, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, viņš sāk iemīlēties, viņš principā sāk arī radīt bērnus, viņš sāk strādāt 6. mājā. Un te viņš uzņemās saistības pret partneriem. Te viņš sāk, protams, arī problēmas risināt, sāk citiem palīdzēt 8. mājā, sāk citus glābt, sāk kredītus uzņemties mūsdienās, kas to tās mājas ļoti populārs risināšanas veids kredīts. 9. māja – izglītība, ceļošana. Un šeit ir atbildības uzņemšanās un mērķtiecības status. Tā nav tikai karjeras māja, 10. 10. māja ir status, kuru mēs savā dzīvē sasniedzam. Mums status var būt arī pētrīšu mamma. Priekš sievietes ļoti bieži tas ir status, kuru viņi ir sasniegusi. Viņi ir tik un tik bērniem mamma. Un arī tā ir 10. māja. Īpaši tur ir mēnesis. Viņas darbs, viņas lielākais dzīvē sasniegums ir mamma. Un tad mēs atkal nonākam savā personīgajā pusē. Bet kas ir interesanti šajā brīdī, tā 9. māja beidzās arī numeroloģija. 10., 11., 12. māja. Viņiem vairs tur, tas ir cits stāsts. Un arī mums patiesībā šīs mājas, 10., 11., 12. Viņas it kā ir egoistiskajā personīgajā pusē, bet viņas ir sabiedriskajā daļā, redzamajā, augšējā daļā. Viņas ir tās, kurās ar to, ko mēs esam sasnieguši, mēs atdodam sabiedrībai. Mēs veidojam savu pievienoto vērtību no šī. Bet būtiskais jau vienalga, ka starp 1. un 10. un starp 1. un 4. kvadrāti. Tātad, lai sevi realizētu, lai to nav sevis realizācijas dabūtu maksimālo jaudu, jo vislielāko jaudu kvadrāti. Šitie kvadrāti ir jāiziet un jāiepazīst un jāizdzīvo. Un izveidojot partnerattiecības un uzņemoties atbildību, visbiežāk tas notiek ar bērnu piedzimšanu, mēs atgriežamies šeit, opozīcijā, tikai citā statusā. Mēs atgriežamies savas ģimenes klēpī, bet jau citā statusā, citā pozīcijā. Mēs jau kaut ko esam sasnieguši. Mēs vairs neesam atkarīgi no viņiem. Mēs vairs neesam atkarīgi no tā, ko viņi, vai viņi mums ir labvēlīgi vai nē. Mēs ejam pie viņiem kā pie partneriem. Viņi, teiksim, mūsu vecāki šeit, pirmā, ir mūsu bērnu vecvecāki. Un mēs vedam savus bērnus pie viņiem, lai viņi viņus mīlētu un lutinātu. Bet mēs jau esam pa vidu. Mēs jau esam kaut ko sasnieguši. Tā kā tajā brīdī katram no mums kartē ir šis lielais kvadrāts. Un pēc vēlāvu māju sistēmas šitais punkts visbiežāk nav MC. MC tad var būt sākot ar 12. māju, bet ar 8. Bet tas ir status. Tāpēc viens nav tikai darbs saistīts. Tas, uz ko mēs savā dzīvē ejam, uz ko mēs tiecamies, ar pacietību, ar mērķtiecību, ar visām mežāziskajām 10. mājas īpašībām. Līdz tam mēs varam izaugt. Nu, tad paskatāmies, kas šeit pārvalda. Mars, Mēnes, Venēra un Saturns pārvaldības. Un paskatāmies, kas eksaltē. Saule, Jupiters, Saturns, mežādījums nekas neeksaltē. Mars pareizi. Mars. Kas atkārtojās? Mars, Saturns. Mūsu kvadrātu pareizi. Mars un Saturns.
aspekta karaļi. Kāpēc kreisais Saturna kvadrāts ir stiprāk par labo? Klasiski it kā skaitās. Tas ir sājošais vai kurā pusē Saturns? Jā, bet man ir tas jautājums, ka... Kur nozīmē, kur ir kreisais? Ja Saturns ir apakšā vai Saturns ir augšā, virs horizonta vai zem, un tad otrādi sanāk, kurš tad ir, kurā pusē, kurš ir tas kreisais? Man pirmā reakcija, teiksim, atbilde uz šo bija, ka svarīgāks būtu tas, kurš ies uz savienojumu. Saturns ir lēnāk no septembra planētām. Tas nozīmē, ka, ja planēta ir aiz Saturna, es nezinu, kas kreisais vai labais, tad viņš jau tur ies uz savienojumu ar Saturnu. Jā, ja ņem pēc... Ja viņš iet no viņa projām, tad jau viņš iet projām. Ja ņem pēc kustības, tad jā, tad... Kreisais. Tā kā es jums, saprotiet, kāpēc arī tas jaunākais bērns. Jaunākais bērns ir vismazāk piesaistīts šitai te videi. Tas, ko mēs mikoloģijā runājam, ka jaunākais bērns ir vismotivētākais kaut ko sasniegt savā dzīvē. Viņš ir jaunākais bērns? Nē, tas ir psiholoģiski vairāk. Ka vecākie, viņi jau šeit ir aizpildījuši šito visu. Un viņi jau ir šajā vietā. Jaunākajam viņš nekad nav bijis vienīgais atšķirībā no vecākā bērna. Te gastropsiholoģija sakās. Jaunākais bērns ģimenē, viņam arī gribās, viņam visvairāk to status gribās sasniegt. Viņam gribās pierādīt tiem visiem, visi lielāki par viņu, vecāki ir lielāki, brāļi māsas, visi ir lielāki par viņu tajā viņa tuvajā vidē. Un viņam gribās arī būt kādreiz kaut ko sasniegt. Tāpēc jaunākie ir vismotivētākie. Parasti. Bet viņi uzvedās kā bērni ļoti bieži. Tāpēc, ka viņi arī ir visbiežāk vislūpinātākie no brāļiem un māsām. Tā kā gribēties viņiem gribās, bet vai viņiem pietrūks jaudas un pacietības, to tad atkal kaut kārt parādīs, ko, cik spēcīgs ir Mars un cik spēcīgs ir Saturns. Jo tieši Mars un Saturna līdzsvarā ir tas, ko cilvēks ar savu dzīvi izdara. Vai viņš sasniegs to, ko viņš grib. Tie, kam ir pārāk spēcīgs Saturns, viņi nesasniegs, tāpēc, ka viņi nobremzēs sevi vislabākās bremzes. Tie, kam ir pārāk spēcīgs Mars un Saturns vājš, viņi sasniegs, bet ļoti bieži citu rēķini. Ja līdzsvarā? Ja līdzsvarā, tas ir ideālā kombinācija. Savstarpējā recepcija ir līdzsvarā? Ir. Ir? Nu kā, atkarībā. Recepcija, ja viņi ir saistīti ar aspektu, tad recepcija ar ko? Ar pārvaldījumiem? Droši vien. Ja tur ir ķēdīte, tur enerģija tiek nodota. Viņi kā ir viens pie otra ciemās, tajā pašā laikā, viņiem ir telefona pats pat aizmā. Viņi sazinās un noskaidro, kas tur tagad notiek. Ja kurā gadījumā, ja recepcija nav aspekti, ja aspektē viens otru, tas nozīmē, ka notikums ir kurā gadījumā būs. Ja ir recepcija, nav aspektu savstarpēji. Vienalga, kvadrāts, sekstils, kas tur jā. Bet, kligauns, bet, ja aspektē viens otru, tad nostrādā. Droši vien, jā. Droši vien. Man ir Venēras, Urāna recepcija. Aspektu nav. Es ievēroju, ka viens otru aspektē ir notikums. Jā. Tas ir psiholoģija. Nē, par recepciju jautāju. Turpinot šo te, teiksim, lielo kvadrātu kā tādu, ja mēs viņu spējam nodelizēt, mums ir mūžīgais zinājums mūsos pašos iekšā. Ja mums izdodās tos kvadrātus izdevumus savu sevi atstrādāt, jo visbiežāk jau ir kā status sasniegšanas process, ja viņš saistīts ar darbu, viņš traucē attiecībā. Vīrietis taisa karjeru un sieva mājās pērts, tāpēc, ka man uzmanība nekad netrauc. Kā viņš karo? Principā, jā. Ja mēs atgriežamies pie opozīcijām vēl kā tādām, kuras vēl mums ir opozīcijas lielās, kur mēs vēl dabūjam lielos kvadrātus, protams, ka tieši tādu pašu lielo kvadrātu mēs varam uzzīmēt ar 2. un 8. un 11. un 5. māju. Tur mums ir pārvaldnieks Venēra. Šī tad ir Mars.
Un te ir Saturns. Bet šīs ir fiksētās mājas. Šī ir tā vieta, kur mēs uzkrājam. Fiksētais princips ir uzkrājošais. Un te tiek vairāk arī ļoti strādāt, tad mēs sākam uzkrāt kaut kādas vērtības un apgādāties ar kaut ko, mēs paliekam smagāk, mums pietrūkst pašiem sava iekšējā gaisma, jo mums ir sanāk, mēs esam aizbāzti ar visādiem sīkumiem. Lai saule varētu spīdēt, viņai ir jābūt tik tīrai. Ja mēs aizbāžam istabu ar visādiem krāmiem, kā to dara vērši, tad tur nav kur spīdēt, tur gaisma var arī neizspīdēt. Un tad ir jāmāk atbrīvoties. Skorpionis. Izmest kaut ko laukā, kaut kas salūk, kaut kas sadegst, kaut kas nomirst. Apzola. Un šeit mēs spīdam kopā ar visiem pārējiem. Šeit es atsakos no sava es, vai citi arī varētu spīdēt. Es atsakos no savām vērtībām, jo citu vērtības ir tikpat vērtīgas kā manējās. Tā kā es saviem studentiem saku, ūdensvietu princips un ir družbu žvačka. Tas ir, kad visi draudzīgi, visi vienādi, visas idejas ir vienlīdz labas, vienlīdz foršas, par visām ir vērts karot. Kaut arī es viņām nepiekrītu, bet es esmu, man ir interesanti, lai viņas tiek izteiktas. Es pēc tādu principu šodien to vekcītu labu, ka pat, ja jūs pēc nepiekrītat, tad es te gribu izteikties. Un trešais lielais krusts, multiplais, kurā mums vispār ir tikai 2 planētas pārvaldījumā. Tas ir mūžīgās cīņas starp Merkuru un Jupiteru, starp prātu un laimi. Krievu teiciens Gorim Orkumā. Ja ir pārāk daudz prāta, nav laimes. Ja ir pārāk daudz laimes, ar prātu tā ir. Līdzsvars. Dabūt un noturēt opozīcijā šajā un šajā līdzsvaru starp prātu un laimi. Būt gan gudram, gan laimīgam. Viena no trakākajām lietām, kas mums dzīvē ir jāsasniedz. Dabiski viņa kartē ir ielikta. Opozīcija. No prāta, no zināšanām, no ziņām, no viņa ziņkārības izaug līdz strēlnieka laimē, līdz atvērtībai, līdz dalīšanai idejām. Tā. Tad mums ir, mēs esam astrologi, mēs zinām, ka tas, ka mums nav kaut kādas zīmē, nav vienas planētas, mums jau kā zīmē nav kartē ir. Tas nozīmē, ka viss šitais stāsts mūsos iekšā ir. Tikai, protams, mums ir kaut kur savu kurviņi. Mēs jau to līdzsvaru, tad mums ir jābūt ideāli sabalansētai kartē, un mums dabiski būtu līdzsvars. Tad tur ir jābūt, 5 planētām, tur 5, tur 5, tur 5, tur, un vēl pa zīmēm izsvaitītām. Un vienalga, mums ir 12 zīmes un 10 planētas, kaut kāds zīmes pēc. Un tad savu šo te, ja mēs aizpildam to robiņu, un mēs iemācāmies šajā vietā to, ko mēs nemākam, ja mums šeit, piemēram, ielikts Mars, un šeit ir caurums, tad iemācoties šito principu, mēs dabūjam Marsam līdzsvaru. Mēs jebkurai planētai dabūjam līdzsvaru, mums ir līdzsvarotu kartu. Šī negadījumā tas ir nekarot? Atkarībā no tā, kurā zīmē tas ir. Te nav zīmes šobrīd, tā kā ja būtu vērts, Mars vēsī, tad tur tas ir būt harmonijā ar citiem. Ja viņš vēsī jau ir, jā. Tad viņam ir jāmācās Skorpiona princips. Viņam tieši jāmācās mest ārā, radīt citiem problēmas, karot. Druscīt nomiet, atdot enerģiju, jo šeit ir Mars uzkrājošā. Šeit ir principā, kāpēc Mars ir vājš, tāpēc, ka tur viņam vispār netiek dot piedāvāts atdot. Vēsis jau neatdot. Vēsis salāts. Marsam ir jādod. Lai viņš būtu spēcīgs, viņam ir jādod. Un tikai tad, kad viņš iemācīsies atdot, viņš būs līdzsvērts. Tas ir jebkurai planētai. Tikpat labi šeit, teiksim, 5. mājā, ja nostājās
Trīs mājas. Es planēju dzīvi, vairāk. Nu, vēl māju sistēma skaitās trīskāršo māju sistēma. Pirmkārt, protams, kā pirmais māja tiek saistīta ar zīme. Pirmā māju kārta ir tas, kurā zīmē atrodas planēta. Tad katra zīme ir māja. Tā ir pirmā mājas kārta. Otrā mājas kārta ir tas, kurā reālajā mājā viņa atrodās. Pēc vienādmājas sistēmas. Pēc vienādmājas sistēmas, pēc vēlāmājas sistēmas, kur ascendents ir pirmās mājas viduspunkts. Un jebkuras mājas virsotne ir viņas viduspunkts. Un trešā māju kārta veidojās uzliekot saules ascendenta. Un no saules skaitot mājas uz viņu. Jā, bet tas nebija šodienas uzdevums. Vai vēl mājas sistēmas veidot. Tad joprojām atgriežamies pie stāsta par planētām. Ja kurai planētai ir iespēja atrast savu opozīciju, un pēc šiem 30 gadiem, pēc kuriem es tiku pirmī, cilvēkam ir jāiemācās tas robiņš aizpildīt. Ideālajā gadījumā viņam atlikusi dzīve būs laimīga, tad, ja viņš viņu izdosies viņam aizpildīt. Kāpēc es to pievilku šodien? Tas ir arī stāsts par sinestrijām. Tāpēc, ka klasiski līdz 30 gadiem mums vairāk uzrunā cilvēki, kuri mums nāk savienojumos. Jo vairāk mēs pazīstam sevi, jo vairāk mums interesē opozīcijas. Jo labāk mēs, protams, sevi rīkoties un strādāt, jo mazāk mums ir vajadzīgs kāds, kas par mums atgādina, kas mūs pastiprina. Un gudrākie jau uzreiz, teiksim, tajā intensīvajā attiecību veidošanās vecumā no 20 līdz 30 gadiem, viņi paņem attiecības, kurās ir dažādība, kurās ir gan tur opozīcija, gan vēl kas. Mums ir tagad no 79. gada, man liekas, līdz kaut kādām 84. 5. ziemas kartas, ja jūs paskatāties, sākot ar septembru, oktobru, beidzot ar martu. Viņi visi ir ar vingām, viņi visi ir ar šitiem te pusītēm, ar bļodām. Un ja kāds tur mēnesis ir izlīdis ārā, tad tas ir viss. Jo tur viss stāvās planētas, Jupiter, Saturns, viss stāvās, viss bija ziemas zīmēs, rudens zīmēs. Un interesanti skatīties uz to, kā viņi veido attiecības. Un šobrīd viņiem paliek ar 30 gadiem, plus mīnus. Un viņi tad strīdā nākties par to. Un saka, ka es gribu citu partneri. Jo viņi ir saprecējušies ar tām savām sinestrijām, ar tie, kur es paskatos vienam kārte, kur ir pa 3 zīmēm viss, otrā kārte pa 3 zīmēm viss. Un viņi saka, nē, tagad es gribu savādāk. Tagad es gribu sajust, ko nozīmē savādāk. Tāpēc skatieties, ja cilvēkam ir attiecības, kurās ir daudz savienojumi, tas principā rādītājs, ka viņš pats nav izaudzis līdz kaut kam lielākam, ka viņš varbūt nemaz negrib izaugt līdz kaut kam lielākam. Ja tie, kas sāk augt, viņi tiemžēl izaugt no tām savienojumiem attiecībām. Jo savienojumi mums māca to, ko mēs paši nemākam. Ja mēs uz viņiem ķeramies, viņi mums atkārto to, ko mēs nepazīstam paši sevī. Rēķinieties, ka planēta, kad viņi piedzimst, viņi izveido tādu kā robiņu. Viņa iet, tā kā principā piedzimstot, viņa ir šaktā. Viņa neko nepazīst, viņa redz tikai sevi. Šajā pasaulē, planēta, tad, kad cilvēks piedzimst, faktiski mums, teiksim, šis te aplis, ko mēs uzzīmējam, tajā vietā, kur planētas ir ienākušas, viņas ir šitādas te. Viņas, tāpēc arī es runāju par to, ka varbūt tā planēta savu šeit ienāk. Šeit sanāk lops, un šeit viņi izsit vedrīti. Tas ir stāsts par līmeņiem planētām. Pirmais līmenis piedzimstot, ka planēta ir šeit. Akas dibenā. Viņa neko neredz apkārt, viņa redz tikai sevi. Viņa pazīst to konkrēto vietu, kurā viņa atrodās.
veidojot planētu, ir aspekti. Aspekti ir tie, kas viņu darbina, tā kā striķīši, velk no tās šahtas laukā. Kaut kādā, teiksim, puslīdz paaugoties, viņi var nonākt līdz šejienei. Līdz tam, ka viņi iekļaujās tajā aklī. Bet tikmēr, kamēr viņi šeit iekšā, viņi lielāk nevar izaugt. Viņi savu līmeni nevar pacelt. Viņi izaug līdz šejienei. Viņi sāk redzēt, ka te kaut kas blakus jau ir, bet nu neko tālu. Ja jūs apguļaties uz zemes, jūs neko tālu neredzēsiet. Ja jūs piecelieties kājās, tad drusku tā kā tālāk sākam redzēt. Un tikai tad, kad viņa izaug līdz, teiksim, himulē virsotnei, vai uz kā kokā vismaz, tad viņi redz pietiekami tālu. Un tā, kas viņu vēl uz augšu, tie, kas viņu vispār vēl ārā no tās šaktas, ir aspekti. Mēs pagājušajā runājam par neaspektētajām planētām vai aspektāšajām. Ja viņai nav aspektu, kā lai viņi tiek no šeit ārā? Tad viņi tur ir iestrēgus. Principā jā. Turklāt tas paradoks vēl visā tajā ir tas, jo viņa ir spēcīgāka, respektīvi, ja viņi ir kaut kādā pārvaldījumā vai eksaltācijā, viņi tur reāli iesprūgusi. Jo ja viņi ir maziņa, viņi vēl te var pupināties un kaut kā mēģināt apturīt pa brīdam kaut kādiem aspektiem, tranzīti izvilkties laukā. Bet ja viņa ir liela, viņa ir iesprūgusi. Ja viņi ir vēl retrogrādi? Tas īsti nav vairs tik darīs. Tas ir par to, vai planēta ir aspekti, vai viņai nav. Vai viņai ir šie striķīši, ar kuriem darboties. Tāpēc planēta bez aspektiem, viņi ir drusku bēdīgi un bīstami. Jo viņi redz tik, cik viņi redz. Viņai, kad nāk tranzītos aspekti, viņi, protams, te kaut kāds striķīšas paķerītu brīdim, un varbūt tā kā kaut ko iemācās. Bet, diezkas nav. Tādas pamatīgas, pastāvīgas striķos, ko turēties, viņai nav. Un savukārt, arī šeit uzkāpjot augšā, tie striķi jau te paliek. Un reāli jau tā situācija nav iespējama, ka viņa te viena planēta ir uzkāpus kokā, un pārējās sēž šaktiņās. Ja viņš ir uzkāpis ar saviem striķiem tik augstu, tad viņam arī pārējie ir jākāp uz augšu. Tā kā viņi visi viens otru tā tīkliņa ceļ uz augšu. Nu nav iespējama reāla situācija, ka mums ir tāds šausmīgi augstu līmeņa Merkurs un visas pārējās planētas tāds. Bet tāds bieži notiek, ka mēs sākam dagināt vienu, otru, trešo. Mums ir visas planētas jādarbina, lai mēs celtos visi uz augšu, lai mēs to līmeni varētu runāt. Un šī līmeņu būšana kā tāda ir iemesls, kāpēc es atsakos no rakstiskām konsultācijām. Neklātienes. Es nezinu, kāds tam cilvēkam līmenis. Es varbūt no kāds var ieraudzīt potenciālu. Es nezinu, ko viņš ir izdarījis par to savu potenciālu. Sarunā, pat Skype sarunā, es viņu varu pateikt. Turklāt rakstītajiem vārdam ir baigais spēks. Cilvēks vairāk ieprogrammējās, ka viņš saņem rakstiskā veidā kādas lietas. Par šie līmeņi ir būtiski. Mūsdienās gan ir, teiksim, cilvēki, bērni, nezinu, kā viņus tur tie paši indigo vai kristāliskie vai vēl kaut kādi, vai vienkārši mūsdienu bērni, viena liela daļa ir tādi, kam tās šaktas jau gandrīz vai neizveidojās, kas jau piedzimst diezgan attīstītām planētām. Viņi jau redz jūtu saprot, bet viņiem vienmēr ir vāji punkti. Tas nenozīmē, ka viņiem ies garām tie 30 gadi un tā aiziešana no mājām. Viņi bieži vien tikai ātrāk to izdara. Viņi jau 15 un 14 gados ir aizdevuši no ģimenēm un jau 20 gados jau strādā, jau ir opozīcijas, jau sastapuši. Bet te ir vairāk šobrīd ir izņēmums. Tas, protams, ir arī stāsts par ūdensvīru laikmetu. Par mūsdienām kā ūdensvīru laikmetu. Kurā mēs no zivīm, manuprāt, tomēr esam pārgājuši. Tajā brīdī mums parādījās elektrība un internets un datori un rādio un televīzija,
neapšaubām sākās ūdenslīgas laikmets. Dacolāns paredzēts 47. gadā. Pēc veidām. Ok, bet es neticu laikmetam, kurš sākās konkrētā dienā, laikā un stundā. Nu, loģiski, ka robežas ir. Tas ir vēl viens iemesls, teiksim, kāpēc man patīk šī te, ar ko man tik ļoti uzrunāja šī velo māju sistēma. Kā tas spēcīgākais punkts ir vidū, tad mājas ietekme mazliet tā kā, samazinās. Tāda, un tad atkal viņa paliek stiprākā otrās mājas vidū, tad atkal samazinās, un paliek stiprākā trešās mājas vidū. Bet šeit pa vidu ir tāda zona, kurā darbojas ar vienu un otru māju. Un nekas jau dzīvē mums tā arī, ikdienā nenotiek tā, bet ar dzīvi nocirtām un viss. Mums parasti plūstoši tā sinusoīdā visas lietas notiek. Viss enerģētiski kā pāriet. Un tāpat es domāju, laikmeti pāriet pamazām. Kāds ienāca? Nopatīgs ienāca. Ka šī pārēja uz ūdenslīgu laikmetu notiek pamazām. Bet mēs jau redzam, kāda tipa mīlestība, kāda tipa attiecības mums šobrīd veidojās ūdenslīgas kā tipa. Mums ir atļautas veļu laulības. Lielākajā daļā pasaules ir izvēmas atļautas. Mūsu domas pārvietojās momentā rakstiskā veidā, pa e-pastiem, pa internetiem, vēl kaut ko. Modē, jau gadiem ir unisex, mums ir burvīgi skaisti vīriešu, sieviešu modelis. Bet tas ir absolūti pretensīgs. Es saprotu, kā burvīgi smieklīgi. Bet paskatieties viesrakstos internetā. Pasaules skaistākais modelis, kurš sieviešu drēbēs, filmas, teiksim, pārvietojas par mēntajā. Zeiteros un zeiteri. Jā, visu. Tas ir cik, saprotu, būtiska atšķirība šajā laikmetā, ka mums tas viss var notikt, ka mēs esam aizgājuši no tā, ka ir kaut kādas pareizās sapņēnie uzstādījumi, kā kam būtu jābūt, mums beigus Venēru eksaltācijā valdīt. Sākās ūdenslīga laikmets. Neptūns eksaltācija. Jā, arī. Ekoloģija, viss pārējais. Mūsu laikmets ūdenslīgas astroloģija. Un no tā arī mainīsies, mēs būsim spiesti mainīt savu attieksmi pret attiecībām. Kad attiecības būs gan vairākas, gan vienzimuma, svieta ģimenes modelīši, vispār sēri veida attiecības. Tad arī mums astrologiem ir jāvar pielāgoties šajā realitātē, ka tas ir arī. Tā kā, jā. Vēl kamēr pirms mēs ejam pusdienās ātri, vēl viena lieta no šīm opozīcijām un pārvaldībiem, ko es gribēju pirms sinastrijām pateikt, par to, ka tātad šeit Marsa pārvaldījumā un Venēras pārvaldījumā eksaltācija ir starp Sauli un Saturnu, un šeit Venēras pārvaldījumā un Marsa pārvaldījumā eksaltācija ir starp Mēnesi un Urānu. Tātad attiecībās starp Venēru un Marsu vīrietis vai izvēl par personību, vai cīnās par brīvību, un sieviete vai kļūst par māti, vai ierobežo sevi. Vai kļūst par tēvu. Tas tāds ir joks, protams. Bet iesaistoties šajās opozīcijās, tad Marsa un Venēra attiecības starp diviem cilvēkiem, arī par starp vienu zimumu cilvēkiem, ja kurā gadījumā tur arī parasti tomēr viens ir Marsa un viena ir Venēra, visbiežāk. Stāsts ir par to, ka tas ir par attiecības starp Sauli un Urānu, starp personību un brīvību. Marss attiecībās baidās zaudēt brīvību un mainās zaudēt personību. Un sieviete savukārt, vai viņa būs ierobežota,
vai nu viņa būs māte. Kas bieži vien nozīmē vienu to pašu. Hoči. Viss kā laiku. Tieši komplētieši. Nu jā. Un tad nav brīnīties, ka mums ir vīriešiem ir tāda attieksme pret laulībām un attiecībām, un sievietēm ir šitāda. Sievietes mērķis mātišķums un ielikt to veids krātiņā. Un vīrietim ir palikt pašam sev un būt brīvam. Tas ir īstais stāsts par opozīcijām attiecībās. Lai gan, kamēr tas stāsts par opozīcijām, ja mēs nonākam pie viņu pašu eksaltācijām, tur ir ekstras. Tajā brīdī, kad viņi abi izauguši līdz savām eksaltācijām. Pēc eksaltācijām. Viņi sadarbojās. Ļoti labi sadarbojās. Vēdiski arī uzskata, ka eksaltācija ir stiprāka. Labāka par pārmaudu. Labāka. Redzēt to stiprumu ir šitādi. Nē, es par to stiprumu nē. Es domāju par, kas ir labāk dzīvē. Vēdiski astroloģijā eksaltācija ir ticamāk tomēr ir tas, uz ko mēs tiecamies. Tas ir mērķis. Ja mēs runājam par attīstību, tad, protams, kad eksaltācija ir labs mērķis, uz ko tiekties. Tajā pašā laikā, ja tie planēti jau ir eksaltācija, ko tu tiecies? Bet tas nav jau, nekad nebūs, ka visas planētas būs eksaltētas. Tad tai planētai nav jāpievērš liela uzmanība, bet tai, kur kā tu nepievērsīsi uzmanību spēcīgai pozīcijai savā kartē, kura ir eksaltētā pozīcijā. Tā ir spēcīga enerģija. Ja tu viņi ignorēsi, tur būs minus. Tev viņi ir jāatramina. Tikai tas uzdevums ir daudz līdās. Tas ir tāpatās, kā trigons pats par sevi jau darbojās, tev vienkārši no augšas dod, ja? Vai to pieņem, vai nē, tas sevi, Nē, tas planētas spēcīgums, tas jau ir stāsts par to šaktiņu. Cik daudz vietas viņā aizņem, jo viņi ir resnāki, jo viņi ir lielāki, jo viņi ir grūtāk izstrauties. Jo tas grāds, ja mēs teiksim pieņemam, ka tajā grādā viņa caurumi ir izsakusi, tas grāds ir viena izmēra. Tikai vai tā planēta ir liela vai maziņa, tas ir no viņas status atkarīgs. Un mazākai valties būs vieglāk un izskaties no tā šādu šlaukā. Māja, tu teici, ja, ka Simonam bija tas, kas spēcīgās planētas ir infantīvas. Jā, viņš bija izteicies. Jā. Bet tur viņš bija par planētām pārvaldībā izteicies, ka viņam liekas, ka tās planētas uzvarās infantīvas. Kā liekas? Simonam Bizonam. Un pēc tam, ka Maija to teica, es tā kā sāku domāt, un man nākās viņam lielā mērā piekrist. Tāpēc, kad, ja planēta jau ir spēcīga, viņā ir mazāks dzinums kaut ko sasniegt. Es jau tāpat izklausmu varētu. Kur man tagad? Es tāpat jau tērsmiem. Viņš ņem masu. Bet es tomēr ņem to karmisko viedokli. Tie aspekti, kas ir stipri un labi darbē. Tas ir nozīmē, ka mēs esam sākums. Ne jau es ir dažādas lietas planētas un aspektus. Jā, es arī domāju, ja planēta ir stipra, tāpat, jo mēs jau nākam dzīvot konkrētā vietā. Rietumos tikai saka, ka mēs neizvēlamies, kad mēs pietīsim. Nē, mēs izvēlamies. Tieši tā. Mēs jau zinām, uz ko mēs ejam. Bet nav tik vienkārši tā situācija spēcīgajā planētā. Mēs jau esam pretī, gribu saprast. Nē, ļoti pagaid, es gribu pateikt, bet spēcīgās planētas ir liels uzdevums. Mums ir vieglākas kartes un ir grūtākas kartes, un jo spēcīgākas planētas un jo spēcīgākā aspekti, jo lielāka uzdevumi cilvēkam. Tā kā tie, kam ir tās spēcīgās planētas, viņiem ir daudz vairāk patiesībā jāstrādā, jo viņiem enerģija ir daudz lielāka iedota. Tas jau kā reiz stāsts par to, cik ir iedot sākumā. Maza vāja planēta, viņa ir maza un vāja, viņai ir mazi uzdevumi. Protams, viņai ir lielāka iespēja līdz ar to savu līmeni pacelt, bet lielajiem taču arī ir jāpaceļās. Lielajiem arī jāizrozās pie augšā. Cik mūsu esam cilvēki kopā paskatīt?
Tā kā viņiem ir lielāka uzdevumi. Tas nav tik viennozīmīgi, ka tur labības stiprie ir labi un vājie ir slikti. Nē. Jo spēcīgāks planētas, jo lielāks mērķis ir uzdevums cilvēkam. Kaut ko dzīvē, kas viņam ir jāizdarīt. Jo likums ir vienāds, ja tu nerealizē savu enerģiju, tu slimi. Ja tev enerģija ir spēcīga, tev viņa daudz jāizdarīt. Tas pats Mars Skorpionā, šķauda ir nenormāla. Ja tu viņu neliec lietā, tad tu visu kaut ko nebūs.